Šī ir kustības par politiskā reklāma, bet lūdzu neslēdz ārā, mēs tev vēlamies ko pastāstīt. Mēs esam kustība par enerģiski profesionāļi, kas iestājas par drošību, NATO un Eiropas vērtībām. Tuvojas Eiropas vēlēšanas, un dažkārt cilvēki saka, ka neies balsot, jo viņu balsī nav nozīme un lai citi izlēma to, kas notiek Briselē. Taču tā nav taisnība. Katrai balsī ir nozīme. Daudz man jautā, kāpēc iet politikā? Man ir apnicis gaidīt, kad citi izdarīs lietas, kurām jau sen bija jānotiek. Es esmu 2 meitu māma, un es ceru, ka manas meitas varēs dzīvot brīvā un demokrātiskā Eiropā, tādā, kurā viņas var ceļot un mācīties jebkurā Eiropas valstī, kurā viņas to vēlētos. Eiropa var darīt daudz vairāk, lai apturētu Krievijas ietekmi. Vai tā būtu mangāna rūda vai Krievijas oligarhi, kas turpina pelnīt iztiku Eiropā. Svarīgākais Latvijai Eiropā šobrīd ir Ukrainas uzvara karā. Tāpēc mēs, kustība par Eiropas vēlēšanās, lēmām atdot savu balsi Ukrainai. Tagad, kad tā ir visvairāk vajadzīga. Ļaujiet man iepazīstināt ar mūsu saraksta līderi. Ivana Voločija, Eiropiete, Ukrainiete, ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi Eiropas institūcijās. Latvija ir Ukrainas liels draugs. Ukrainai Eiropā vajag arī politisku atbalstu. Mēs Ukraini katru dienu karojam par demokrātiju un vietu Eiropā. Mans draugs Taras bija skolas direktors un tagad karo frontē. Un Eiropas karoks viņam ir vienmēr klāt. Tikko Ivana pieminēja savu draugu Taras, kas karo Ukrainas frontē un naktis pavada tranšējās ietinies Eiropas karogā. Taras un citi Ukrainā karo ne tikai par savu demokrātiju, bet arī par mūsu drošību Latvijā. Varbūt mēs neesam atpazīstami vai slaveni, bet katrs cilvēks mūsu sarakstā ir profesionāls savā jomā. Politiķi un partijas sola. Bet zini, ka mēs nesolām. Mēs strādāsim pēc labākās sirdsapziņas un mēs strādāsim kopā ar tevi. Es zinu, ka tu domā, ka neko jau neviens daudz Briselē ietekmēt nevar. Mēs ievēlam politiķus un viņi kaut kur pazūd. Bet tas vienīgais solījums, ko mēs varam dot, ir, ka mēs nepazudīsim. Mēs vienmēr būsim un mēs strādāsim kopā un lemsim kopā ar tevi. Šajās dienās noteikti savā pasta kastē es saņēmu daudz dažādas politiskās reklāmas un avīzes, arī mūsējo. Bet mūsu avīzē ir arī telefona numurs un ēpasts. Tā ka noteikti saglabā to, zvani un raksti mums, un mēs strādāsim kopā. Man ir būtiski un ceru, ka tev arī, ka mūsu jauniešiem Latvijā ir iespējams mācīties labākajās Eiropas un pasaules augstskolās. Man ir būtiski un ceru, ka tev arī, ka mūsu cilvēkiem ir iespējams nopelnīt cieņpilnu atalgojumu, un ka mūsu veselības aprūpe nav atkarīga no tā, kurā Eiropas valstī mēs dzīvojam. Un vēl man ir svarīgi un ceru, ka tev arī, ka mūsu senioriem ir iespējams vecumdienas pavadīt bezrūpīgi. Eiropas vēlēšanas būs jau pavisam drīz, sestdien, 8. jūnijā. Nobalsot var arī iepriekš, 3., 6. un 7. jūnijā. Balsot var jebkurā vēlēšana iecirknī Latvijā. Līdzi jāņem pase vai ID. Pārbauda, vai tavai pasē vai ID nav beidzies derīguma termiņš. To vēl var paspēt nomainīt. Latvijā Eiropas vēlēšanās piedalās ļoti maz cilvēku, un paši kūtrākie ir tieši jaunieši. Tā kā, ja tev mājās ir kāds jaunietis, ņem viņu pie rokas un saki, iesim uz Eiropas vēlēšanām. Tieši jauniešiem ir jālem par to, kādā Eiropā viņi vēlas dzīvot. Ar savu balsojumu tu ievēlēsi Eiropas parlamenta deputātus, kas turpmākos 5 gadus ietekmēs tavu ikdienu, darba iespējas, vides jautājums, izglītības un veselības jautājums, kā arī jautājums par mūsu kopējo drošību. No Latvijas tiks ievēlēti 9 deputāti. Kuri tie būs? Par to lemsi tu. Balso par demokrātiju, labklājību un drošību. Balso par 11. sarakstu, kustību par. Varbūt tu vēl neesi izdomājis, par ko balsot un vēlies ar mums parunāt. Tad šeit ir telefona numurs un ēpasts. Atrakst mums, parunāsim.